Labdien! Jūs klausāties Teles aplādi. Šodien kopā esmu es, Krišāns Lācis, Agnes Irbe un Raivs Bičevskis. Un Raivs Bičevskis šodien šeit nav nejaušības pēc, un ne tāpēc, ka Raivs Bičevskis sen nav bijis, bet tāpēc, ka raksturīgi mūsdienu laikam ir svarīgi pieaicināt studijā kādu ekspertu. Un Raivs Bičevskis ir Latvijā, varētu teikt, viens no zināmākajiem, profesionālākajiem, kompetentākajiem, lielākais romantisma eksperts. Mēs esam savās aplādēs par literatūru runājuši par tādiem autoriem, tādu autoru darbiem kā Gēte, kā Šillers. Mēs esam runājuši arī par Šekspīru, un atkal šie autori nav tāda nejauša sakritība. Šie autori ir vairāk vai mazāk saistīti ar romantismu kā fenomenu, kā periodu, kā tādu kā kultūras parādību, estētisku parādību, arī domāšanas virzienu. Protams, Šekspīrs pats nav romantiķis, bet daudz romantiķi lasa un iedvesmojās no Šekspīra. Un tāpēc šodien mēs mēģināsim saprast, pārsvarā klausoties paša Raivja domās, kas īsti ir romantisms. Kas ir tas, kas tiešām vieno it kā tik dažādas autors kā Šillers, Gēte, kā Gēte un kas no Šekspīra ir tas romantiskais. Arī šodien ejot pa pilsētu, es tā domāju, no vienas puses Rīgas arhitektūra, tad ļoti skaista, romantiska, šis cilvēka gara radošais veikums un mākslas radošā gara izpausme, bet no otras puses pilsēta atkal ir kaut kas ļoti neromantisks, jo lauka ainava, tas ir tas romantiskais, nesamaitātais, tīrais, kur ir dabas forma dažādība, un tur ēnas spēlējas ar citiem toņiem un nepabeigtību, un cilvēks nav pielicis savu samaitājošo roku, bet no otras puses romantiķiem patīk pilsētas netikumi, samaitātība, ēnas un vispārējais. Tāpēc mēs šodien mēģināsim noskaidrot, kas ir tas, kas vieno šos visdažādos fenomenus un kas ir tas romantiskais un romantisms. Raivi, kāpēc vispār tu no saviem dažādiem pētniecības laukiem esi izvēlējies tieši romantismu kā vienu no savām tēmām? Jā, redzējāt, pie tās romantismu tēmas, es domāju, ka tas īstais stāsts, kāpēc esmu nonācis, ir tāpēc, ka pēdējos gadus esmu mēģinājis gan jēdzieniski, gan varbūt arī tādu interpretācijas lasījumu paradigmu ietvaros saprast, kas tomēr ir modernitāte, kas ir modernais laiks. Ja šo vārdu saprot laikmetu kopš Franču revolūcijas, un absolūti viena no spilgtākajām un viena no ietekmīgākajām un viena no šo laiku arī savā ziņā tādā kvintesencē izsakošajām laika kustībām ir romantisms. Un varbūt šādi var iezīmēt to līkni, kurā pie romantisma esmu nonācis un nonākot pie romantismā, arī varbūt daudz lielākā mērā sapratis, kā pirms tam, cik arī, protams, daudzpusīgs un dažāds romantisms var būt un ir bijis. Ja mēs šobrīd paskatāmies uz pētniecisko literatūru, tad ir ļoti daudz pētījumu, kas sākās apmēram ar vārdiem romantisms, eiropeiskā kustība. Ja, tātad ne tik lielā mērā akcentējot šo nacionālo romantismu, savdabīgumu un iezīmes, bet pasludinot romantismu par Eiropas, kā tāda liela veseluma ietvarā notiekošu kustību 18. gadsimta pašās beigās, 19. gadsimta sākumā. Un, es gribētu teikt, ka romantisms šodien noteikti ir jāredz gan šajās nacionālajās iezīmēs, gan arī tik tiešām kā eiropeiska kustība, kas izmaina līdz ar to nevis tikai, vācu zemju kultūru vai britu zemju kultūras kādas iezīmes, bet tik tiešām radikāli arī pavērš visu Eiropas gara kultūru. Jā, romantisms kā moderno laiku radītājs priekštecis un
Romantisms arī kā revolūcija, piemēram, tāds Tims Blanings, jaunlaiku Eiropas vēstures pētnieks, savu grāmatu par romantismu 2011. gadā iznākuši, tā arī nosauc romantiskā revolūcija. Viņš to pielīdzina tikpat lielam pavērsienam kā amerikāņu revolūcijai, franču revolūcijai, varbūt vēlāk arī 1848. gada revolūcijām tam līdzīgi. Agnes? Jā, man liekas, ka ir vērts tieši runājot par romantismu, bet arī citām kustībām, kaut kā neoklasicismu, vai teiksim tā, ja mēs lietojam tos vārdus visu laiku ikdienā, kā Krišjāns jau sākumā teica. Vārdu romantisks mēs lietojam ļoti bieži, mēs rakstam šo aplādi 2 dienas pirms Valentīna dienas, kas ir tā sauktie romantiskās mīlestības stāsti un tā tālāk. Mēs lietojam, vai ne, un to apzīmējumu var lietot attiecībā uz ļoti daudz un dažādu posmu radīto mākslu vai estētiskām parādībām, mierīgi varētu arī sacīt, ka, lūk, arī Homēra, vai antīkajā dzejā ir romantisks, teiksim, ainas izteiksmes līdzekļi un tā tālāk. Bet es saprotu, ka mēs šovakar īsti nerunājam par to. Mēs runājam par romantismu tādu, kā to saprot ideju vēsturē un kas ir noteikts posms. Un ja klausītāji paskatītos kādā enciklopēdijā vai kādā vēstures grāmatā, kas skata tieši ideju vēsturi rietumos, tad redzētu arī tos datācijas skaitļus, un tie ir apmēram tādi, Romantismu kā filozofisku, estētisku, morālu kustību datē aptuveni no tātad Amerikas revolūcijas 1775. vai Franču revolūcijas 1789. Tātad 18. gadsimta otro pusi kā iesākumu, līdz, kas ir pietiekami interesanti, līdz 1848. vai 47. gadam. Kas tie ir pa gadiem? 1847. ir Friedricha Engelsa komunismu principu teksta iznākšana, respektīvi ar ko sākas marksisms kā vēsturē, ideju vēsturē, cita ļoti nozīmīga kustība. Un principā vēsturnieki uzskata, ka šis būtu tāds punkts, kur mēs tad varētu arī to romantismu mēru noslēgt, un tad runāt par pilnīgi kaut ko jaunu. Un 48. gadā arī lielās Eiropas, liberālās revolūcijas ļoti daudzi dodas trimdā, aizceļo uz Ameriku, revolucionāri, romantiķi, un tad tās tālākās intelektuālās strāvas jau ir nedaudz citādākas. Jā, bet, protams, ka mēs varam iesākt tos elementus redzēt arī laikā pēc tam, tad arī franču lielais romāns ir atkal reakcija uz kaut kādiem romantismu laikā aizgūtiem, iesakņotiem principiem, kas atkal tiek kritizēti. 20. gadsimtā mēs atkal redzam kaut kāds tāds jaunus uzrāvienus, un to pašu tēmu pārstrādi. Varbūt saistībā ar to datāciju, kas arī ir interesants. Starp citu, viena no mūsu pirmajām aplādēm bija vesels 2 sērijas par Jesē Berlinu. Mēs skatījāmies tieši uz viņu liberālismu interpretāciju un arī kritiski izturējāmies pret kaut kādiem punktiem. Bet Jesējam Berlinam ir jauks darbs. Tās īstenībā ir lekcijas, kuras izdevēji nosauca romantismu saknes. Viņš nolasīja, man liekas, neilgi pirms nāves, BBC arī atskaņojot un tā. Un Jesējam Berlinam ir tādi spilgti citāti par to. Piemēram, viņš rakstīja savās lekcijās. Kopš romantisma laika pasaule nekad vairs nav bijusi tāda pati. Romantiķi dziļi pārveidoja mūsu politiku un morāli. Viņš to saka 20. gadsimta sākumā. Romantismu kustība bija pati radikālākā un dramatiskākā, lai neteiktu arī šausminošākā cilvēka uzskatos modernajā laikmetā. Viņš nosauc romantismu par revolucionāru kustību un vēlāk savās lekcijās saka, ka viss tas, ko mēs vēlāk pazīstam kā 20. gadsimta parādības, arī, piemēram, eksistenciālismu, ir zināmā mērā atbildi vai turpinājums šai revolucionārai kustībai, ko sauc par romantismu. Tu varbūt grib kaut kā izvērst. Jā, šajā pēdējā secinājumā noteikti var piekrist. Tikpat lielā mērā, cik eksistenciālisms, tikpat lielā mērā, es gribētu teikt, arī jau sākot ar 19. gadsimta vidu, kad it kā mēs tad runājam par to, ka romantisms tā kā būtu noslēdzies. Visas kustības, kas pēc tam, ko mēs varam uzskaitīt gan kā tādas, filozofiski, intelektuālas, gan varbūt vairāk estētiski mākslinieciskas, ir mēģinājumi kaut kādā veidā romantisma šo, revolūciju tik galā, vai kaut kādā veidā kaut kāds replikas sniegt uz šo revolūciju. Tas būtu viens, ko varētu šī brīdī pateikt, bet otrs ir
Vispār man šķiet, ka Berlīns ir nedaudz pārcenties un radījis romantisma tēlu, kas, mēs varam saprast, kāpēc viņš to darīja, varbūt tā ir 20. gadsimta vēsture, politiskā vēsture, uz kā fona viņš runā tad par romantismu. Lai spilgtāk izceltu kaut ko par romantismu, varbūt viņš to saka, ja, kad nosauc romantismu par pat šausmīgu, ja, šausminošāko pavērsienu. Jā. Man šķiet, ka tajā Jesses Berlīna lasījumā ļoti dominē viena romantisma iezīme, ko mēs redzam tik tiešām jau pašā romantisma sākuma fāzē pie agrīnā romantisma parādamies, un ko Friedrichs Šlēgels nosauc par jauno mitoloģiju. Tas ir jauno mitoloģiju veidošana, jauno mitoloģiju radīšanu, bet es gribētu teikt, tā ir tikai viena. Es mēģināšu varbūt pāris vārdos paskaidrot, kas tas ir, bet tā ir tikai viena būtiska romantisma iezīme, un tomēr tikai viena, kam noteikti pretī būtu vai blakus paralēli jāpieliek tas, ko paši romantiķi sauc par ironiju. Jo agrīnie romantiķi raksta gan no Vālis, gan Friedrichs Šlēgels, gan citiem, mēs paliekam vēl pie vācu autoriem, par romantisko ironiju, kā to, kam vajadzētu vispār izteikt pat romantismu būtību. Ja, tad jaunās mitoloģijas, tas ir kaut kas tāds, varētu šķist dīvains, un kas parādās tekstos, arī to autoru tekstos, kas īsti pēc tam ar romantismu saistīti tieši netiks, bet drīzāk tiks saukt par vācu ideālismu, tur Hēgelis, Šelings, un tā. Tātad, ja pēc apgaismības laikmeta mēs redzam jaunus cilvēkus, kas ir universitātēs skolojušies pie tā laika labākajiem filozofiem, runājam nevis vairs par apgaismības idejām, bet par jauno mitoloģiju. Ja romantiķu izpratnē tas nozīmē radīt jaunus stāstus, kas varētu apvienot dzimstošās jaunās eiropeiskās nācijas, pēc Franču revolūcijas, un kas varētu nodrošināt tad zināmu tā kā jēgas resursu, gan tātad politisko ideju tādā dimensijā, gan arī tajā, ko mēs sauktu drīzāk par tādu kultūras orientāciju, vērtību orientāciju, dimensiju. Bet no otras puses šīs jaunās mitoloģijas, un mēs labi varam saprast, kas varbūt sākumā, romantiski sākumā, tas nav tik skaidrs, kas tas vispār ir. Mēs ļoti labi varam redzēt, kas tas ir, tad, ja palūkojamies 19. gadsimta jau vidu, ja, kad kultūras nāca, katrai nācijai ir sava kultūra, un šīs kultūras saknes ir meklējamas aizlaikos un arhaiskos laikos. Tautas kultūra, un šī tautas kultūra tiek parādīta kā tāda, kas var tikt likta pamatā, nāciju politiskai dzīvei, vai kā mēs jau 20. gadsimtā redzam šo jauno mitoloģiju ideju jau pavisam schematiskā veidā strādājam, tad, kad tādi cilvēki, kā piemēram Ernsts Brastiņš, rada dievturu kustību. Tā arī jaunā mitoloģija. Vēl pirms Brastiņa Auseklis, viņi arī mēģina radīt jaunu mitoloģiju, kas jau chronoloģiski ir nedaudz tuvāk romantismam, bet tik un tā, tas ir romantisms. Un tādā nozīmē Berlīnam var piekrist, ka tur romantismu idejas sekotāji nedaudz žonglē uz robežas, ko mēs te tagad izdomāsim. Ja? Mēs izdomāsim jaunas pasaules, tādus, kā saka, metus un velkus, ar atsaucu uz aizlaikiem, uz seniem laikiem un arhaiskiem laikiem, kam vajadzētu piešķirt šim pasaules jaunajiem, tā teikt, pīlāriem tā kā leģitimāciju, radām kaut ko, kas ir principā pašu šo cilvēku dzejiskās iztēles auglis. Bet, un tādā nozīmē Berlīnam ir taisnība. Maskas ir cilvēku apziņās, ko var uzdot par jaunām reliģijām, jaunām mitoloģijām un jauniem lieliem nāciju apvienojošiem stāstiem ar jauniem mītiem un tēliem, kuru saknes nestiepjas visu 1000 gadu senā pagātnē, bet tikai paša šī radītāja
kā saka, plašākās vai šaurākās izglītības gados atpakaļ. Bet tur nevajag aizmirst noteikti to otru romantismu iezīmi, ko arī Friedrichs Legels un citi tātad piemin, proti ironiju. Ironija primāri viņiem nozīmē vienmēr šo stāstu atkal ielikšanu, iekavās atcelšanu. Tas ir domāts ar acis piemiekšanu. Jā, tā kā, ka mēs, ļaujam iztēlē vaļu, ja, bet tajā pat laikā spējam tādā metarefleksijā to arī ielikt iekavās. Un romantisms ir šie abi. Viņi nekad nav viens, ja mēs runājam tā. Ja tie kļūst par vienu, un tur Jesse Berlinam gan jau taisnība. Ja. Ja šie divi ceļi nošķirās, tāda ironija ātri pārvēršās dekonstrukcijas paveidos vai jaunās mitoloģijas, lielajās politiskajās 20. gadsimta reliģijās. Ja, tādā Ēriha Feigelīna nozīmē, ka nacionāls sociālisma un bolševisma šīs kustības ir politiskās reliģijas, kas izaug no jaunās mitoloģijas, šīs idejas, ja? Bet tur vairs nav nepilīts ironijas. Jā, tā kā es to saprotu, tajā romantisma laika sākumā pēkšņi kļuva leģitīms, rakstošu, ja, cilvēku izpausmas formas, tādā veidā, kādā iepriekš tās nebūtu varējušas sasniegt kaut kādu augstu, atzinības līmeni. Ja? Tāpēc tu minēji romantisma autoru ironiju, proti, kas no viņa puses būtu tā kā teikt, pagaidiet, bet mēs šeit tikai arī spēlējamies. Ja? Un vēl ir otra tā parādība, kas arī raksturīga tā laika autoriem, ka viņi mēģināja savus vārdus ņemt atpakaļ tajā brīdī, kad viņu uzrakstītais iegrieza kaut kādu milzīgu vilni. Un tur mēs varam nosaukt tie virkni piemērus, ko mēs pat esam skatījuši. Ja? Teiksim, Gēte, balstoties savos arī personīgos pārdzīvojumos, uzraksta jaunā Wertera ciešanas, mazu tādu darbiņu. Ja? Un izrādās, ka tas, kungs, ja, tā ir Napoleona mīļākā grāmata. Kas tik tur nenotiek? Ja tur izveidojas kaut kādu kultu kustību, un viņš atlikušo dzīves daļu mēģina teikt, pagaidiet mierīgi, tas mans jaunības darbs, es vispār tas nebija tā domāt. Un šādu piemēru ir daudz tajā laikā. Tā kā atsaukt to, ko tu esi publicējis, būdams izbrīnīts, ka tas pēkšņi tu cilvēku acīs, ja būdams tikai jauns dzejnieks, esi kaut kāda tā laikmeta sirdsapziņa, vai pravietis, vai līderis. Ja? Ir tas otrs interesantais piemērs, ja, ko arī vienmēr piemin stāstos par romantismu. Ja? Jūs zināt, došana to Tomasu Čatertonu, kas bija 17 gadus vecs angļu dzejnieks, 17 gadus vecs no nabadzīgas ģimenes, labi apdāvināts dzejnieks. Un viņš nevarēja nopublicēt dzējoļus, un tātad viņš 17 gadu vecumā izdarīja pašnāvību. Tas, protams, ir traģiski un tā tālāk, bet ne pirmais gadījums pasaules vēsturē. Un ap to istabu, kur viņš to izdarīja, blakus gultai nometot, saplēstotās driskās tās, ja, tur pulcējās cilvēki. Tur viņš tiek pasludināts vispār par elku, ja, viņa pašnāvība par kaut ko cēlu, sacelšanos pret visu šo netaisnīgo pasauli, kas neatzīst dzejnieka, ja, un tad tas notika 1770. gadā. Un tas interesantais ir, ka laikmets it kā deva augsni kaut kādām tādām kustībām, ja, kas iepriekš nebūtu noticis. Tā var teikt, vai ne? Es vēl gribēju pieminēt arī gan mākslinieki, gan mūziķi, vispār mūzika kļūst par tieši romantismu ietekmi, kļūst par tādu kultu parādību, no kā mēs joprojām nesam tikuši vaļā. Un šie mākslinieki rokzvaigznes kā tāda reliģiskās pieredzes aizvietojums un sorgāts, Beethovenu izveidojas milzīgs kults arī romantismu periodā. Bet, protams, mums ir, domājot par šo laiku, kurā tik tiešām ir tik daudz izmaiņu, ka varbūt ir pat grūti viņas visu uzskaitīt uzreiz. Ja mēs paskatāmies, tik tiešām arī uz tekstu producēšanas apjomiem, vai ne, kur vienas 10 gadus laikā tiek nodrukāti tik daudz romānu, cik iepriekšējo gandrīz gadsimta laikā. Ja? Milzīgi daudz tekstu, vai ne, par ko arī paši romantiķi starp citu ironizē. Nav vērts viņam atcerēties visu viņu ironijas par savu tekstu producēšanu, vai ne, kur, piemēram, Friedrichs Legels izsakās, ka viens autors no viņa, tā teikt, Spalvas brāļiem gan jau raksta tik ātri, ka nav lasījis pats savu pēdējo romānu. Milzīga tekstu produkcija, un tajā pat laikā filozofija, kura pēc Kanta
piešķir, vai, kā saka, ir attīrījusi lauku šiem romantiskajiem eksperimentiem. Pirmām kārtām Fichtes filozofija. Jā. Vai tu varētu to izvērst? Pāris vārdos var mēģināt. Uzvedinošs jautājums, vai tas varētu būt saistīts ar šo Fichtes absolūtā es filozofiju? Jā, lielā mērā. Protams, tad mums jāmēģina ieskicēt, ko viņš īsti saprast ar šo absolūto es. Un atkal, tur nevarētu teikt, ka tagad mums būtu jāizceļ no visu laiku Fichte, tagad, vai ne, ja nebūtu Fichtes, tad romantisma laikam nebūtu. Nē, tas nebūtu pareizi. Ja? Skaidrs, ka Fichte arī darbojās tajā vietā, kuru ir sagatavojis tomēr Kanta kritiskā filozofija. Es pat gribētu teikt, ka varbūt nedaudz paceļoties pāri šīm atsevišķām personībām un viņu filozofiskiem uzskatiem, varētu drīzāk teikt, romantisms bija iespējams vietā, kur Kants novietoja lietu par sevi. Tad, kad realitāte pati par sevi kļūst par tālāk vairs neizzināmu un tātad prāts savā kritiskajā pašrefleksijā nonāk pie tā, ka var būt vēl izzināt sevi, bet ne jau realitāti. Un ka prāts ir radošais realitāti, nevis pasīvi uztverošais, bet aktīvi radošais veidojošais. Jā, kopš šīs atziņas un Fichtes šīs atziņas pavērsiena virziena tas ir, ka cilvēka kuru viņš novieto kā tādu, reiz viņš saprot pašapziņu. Ka mēs apzināmies paši sevi, kā viņš savās lekcijās izsaucās, kā gan jūs nenodrebat paši savas majestātes priekšā, jo jūs taču esat katrs pats savi esi. Šis es kļūst par no vienas puses, tādu filozofisko centrālo kategoriju, no otras puses arī tādu ļoti suģestīvu meklējumu lauku, jo Fichte jau saka nevis vienkārši, ka lūk, ir kaut kas tāds kā es, bet ar šo es vēl kaut kas ir jāiesāk. Un arī īsti nekā cita pieejama nav, tikai es. Jā. Tā reāli. Tā reāli, jā. Bet izrādās, ka šis es ir tik pats iekšēji darbīgs, ka viņš rada ļoti daudz ko. Kā Henrijs Kleists pēc tam romantiķis varēja rakstīt ironiski atkal, vai ne, par tiem daudzajiem ko šis es varbūt rada viena cilvēka, apziņas ietvaros, par to stātu, kurš nāk bet kurš no visiem es, Bet līdz ar to precizējošais jautājums, meklējot kādu tādu vienojošu romantismu definīciju, kur tiešām varētu palikt apakšā gan Žanu-Žaku Ruso, ko arī uzskata par romantiķi, gan visus šlēgeļus, gan kādus posmus no Gētes vai no Šillera un 19. gadsimta pirmās puses. Un sanāk, ka tā Hēgeļa definīcija, ļoti precīza definīcija romantismam varētu būt taisnība, proti romantisms kā absolūtā iekšējība. Hēgeļa skatījumā. Hēgeļs pats nav īsti romantiķis, bet viņš kā jau dialektisks domātājs, viņš saskata šajā absolūtajā iekšējībā, ko dod romantisms pār kustību, romantisms kā zeitgeists, laikmeta gars, viņš tajā saskata gan kaut ko pozitīvu, gan negatīvu. Bet vai tu piekrist šai tezē, ka romantisms ir absolūtā iekšējība? Nē, to vajadzētu nedaudz skaidrot, protams, Hēgeļa filozofijas ietvarā. Es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu varbūt iedomāties, ka tātad šī iekšējība ir kaut kāda mūsu iekšiene, pretēji kādai ārienē. Es domāju, ka te ir runa par abstraktiem filozofijas principiem. Te ir runa par, drīzāk par tādu gan mūsu pašu apziņas, gan realitātes redzējumu, kur starp šiem abiem lielumiem ir, lūk, tā iekšēji parādījusies, nevis tā ir ietilpināma apziņā un ārā paliek tumsa. Tā ir jauna kategorija, kuras palīdzība vispār aprakstīt, prāta un realitātes attiecības. Tāpēc, tur būtu gan jau diezgan garš stāsts, lai par Hēgeļa
par Hēgeļa filozofiju, lai nonāktu pie šī jēdziena. Tāpēc es domāju, ka ir vērts neaizrauties ar romantisma definīcijām, kuras sāks apmēram tā, vai ne, ka tāda romantisms ir, es jūtas, pārdzīvojumi, šis es. Jā, es domāju, te ir runa par abstraktiem filozofijas principiem, kas vispār tiecās pārveidot, pārstrukturēt apziņas un realitātes attiecību modeļus. Tas nav tik vienkārši, jā. Jā, es par absolūtu uzdevu jautājumu, tāpēc, ka man pašam tas priekšstats par romantismu ir tāds, ka, tur tā iekšējās pasaules apceļošana, tas ir aktuāli, bet no otras puses, es līdz šim romantismu skatīju kā tādu mēģinājumu iegūt svaigāku, tādu nepastarpinātāku pieeju realitātei, pieeju ārpasaulē. Tur tāpēc turismas, piemēram, rodās faktiski romantisma ietekmē, dažādu pieredžu, vispār iegūšana, pieredžu krāšanas, daudzveidības, vēstures apceļošana arī, piemēram, vispār orientālismu novērtēšana kā tāda. Tas viss ir tāds kā jauns mēģinājums iegūt kaut kādu, pilnīgi nevis vienkārši citu perspektīvu realitātei, bet iegūt jaunu pieeju pie realitātes, pie lietām pašām. Tāpēc šī definīcija par absolūto iekšējību, tas liek, ir jāatrod kaut kāds vidusceļš izlīdzinājums starp šo meklējumiem pēc kaut kā jaunā, pēc interesantā, kas arī ir svarīga romantiķu kategorija, bet no otras puses, šī iekšējā. Jā, es domāju, tu ļoti labi pateici, kad šo pašu saikni starp apziņu realitāti, iegūt jaunu, Un Fichtes arī ideja par to es nav jau tā, ka viņš izdomā es, un tagad vai ne, par šo es domā. Tas sākotnējais punkts jau ir brīvība. Viņš mēģina atrast pašrefleksijā to punktu, kurā kurā mēs nevaram uzrādīt jebkādas kauzālas saiknes, kas būtu šo cilvēka es radījušas. Tā refleksija apmēram ir tā, mēs paskatāmies uz viņa daudzajiem mēģinājumiem, viņa zināt mācībā, viņa saucās Wissenschaftslehre, tā nav runa par zinātnēm, runa ir par zināt savu es, zināt savu es un zināt, kas ir šī es, varētu teikt, pamatā vai kas ir šī es pamats. Proti, ka kā viņš parasti savās lekcijās Jēnā, ko viņš lasīja vairāk kārt, un tik tiešām romantiķi jaunā paudze klausījās šīs Fichtes lekcijas ar milzīgu sajūsmu un entuziasmu. Viņš no sākuma attēlo cilvēku kā pilnībā iekļautu, tur dabas lielo likumu, vai ne? Šajā ķēdē ielokā cilvēks sāk domāt par sevi kā tādu, kurš ir pilnībā atkarīgs no dabas, atkarīgs no sabiedrības. Viņais ir pilnīgi izšķīdināms dabas un sabiedrības noteiktos likumos, un viņa paša vairs nav. Viņš pats sāk priecāties, ka viņa paša vairs nav. Un tad Fichts saka, salaužot krēslu vai ne auditorijas priekšā, saka, nē, es gribu teikt, ka jūsu katra apziņā ir es, kurš nav ne dabas noteikts, ne sabiedrības noteikts, tam pašam ir pamats sevī. Šis es, kurš pašrefleksijā par sevi, savā ziņā rada sevi, ir pašpietiekams, un tikko mēs esam to sapratuši, mēs esam ieguvuši arī brīvības pamatu, radījuši pamatu brīvībai sevī. Es, kurš ir sevi apzinājies kā brīvu, ir pilnīgi citās attiecībās ar realitāti, ar sabiedrību un pat ar dabu, vismaz sākotnējā Fichtes versijā. Tad viņš sāk veidot attiecības, no šīs es brīvības. Un šito visu tie jaunie cilvēki sāk klausās, un viņu versijās tas pēc tam... pašnāvības. Citas starpā un raksta 1000 romānu, kā no Vālis pēc tam izejot tā degdo lekcijas, iesaucās. Tagad es esmu brīvs, es uzrakstīšu 1000 bībeļu. Bet ne tikai pašnāvības, bet arī dažādas šīs cilvēka vispār būšanas arī, varētu teikt, tumšās puses, jo es pats tā pilnīgi savā kādreizējā varbūt jūsmošanā par romantismu bija palaidis garām, bet izlasot jau iepriekš pieminētā Tima Blanninga grāmatu,
tāds uzkrītošs lietas, kuras parādās tieši vairāk romantismu ietekmē. Labi, ir kaut kāda aizmetņa, varbūt jau barokā, varbūt rokoko, bet romantismā tas kļūst par tēmu, piemēram, erotisms, pornogrāfija, neprāta estetizēšana, erotikas, vampīri, šī visa tāda kā poetizēšana, estetizēšana, jo tas arī, no vienas puses varbūt kāds ārpasaules fenomens, bet no otras puses atsadz arī šis vampīra tēls, piemēram, kur apvienojas gan kaut kas tāds demonisks, nemiris, bet vienlaiks arī erotisks, ka tas ir vienlaiks arī kaut kāds simbols, arhetips cilvēka paša kaut kādām iekšējām, tumšajām, vampīriskajām tendencēm. Līdz ar to, šī iekšējo okeāna apceļošanu atsedz ne tikai, tur kaut kāds iztēles spējas, tur prāta spējas, bet arī, tur tumšās dziņas, vai ne? Tie jaunie cilvēki jau dodās, šajā okeānā pilnās burās, Nīča vēlāk taču rakstīja par viņiem, kas tad vadīja romantismu, jaunība, nāca laiks, kad pieres atdauzīja. Tad skaidrs, ka tad no šī dodoties it kā no jauna atklātā pasaulē. Un mēs zinām, ka romantismu laikā tad tik tiešām jau arī cilvēki tādi kā Aleksandrs von Humboldts devās tālu pasaulē, tajā skaitā ceļojot, paviesojies arī Rīgā. Tad apceļojot mūsdienu Kolumbijas un Dienvidāfrikas un Āzijas plašumus, vācot iežus, augus un iepazīstoties ar neskaitāmu dažādu tautu paražām. Un ar to visu atbraucot atpakaļ, kā vēl vienu papildus dimensiju tam, cik dažādas var būt cilvēku un pasaules attiecības. Tas viss vienā milzīgā, varētu teikt, krāšņumā un krāsainībā, daudzveidīgumā, tas viss arī šiem jauniem cilvēkiem tad ir pieejams. Par romantiķiem pirmajiem taču mums raksta arī pētnieki, ka viņi savās jaunības gados, Novalis mirs 29 gadu vecumā, paspēja nodzīvot vairāku cilvēku dzīvi, salīdzina ar iepriekšējām paaudzēm. Tik daudz informācijas, tik daudz pārsteidzošā, tik daudz negaidītā, nezināmā ir viņiem sagāst virsū. Un pirmās romantiķu paaudzes par to, varētu teikt, jūsmo, tas viss ir milzīgi tādas sajūsmas pārņemti jauni cilvēki. Ka pie šī visa piederās arī dabas un apziņas tumšās puses un daudz kas cits, to viņi pamazām sāk atklāt. Romantiķi pirmajā paaudzē nav Hofmanis ar saviem drūmajiem šausmu stāstiem. Tur ir Friedrichs Šlēgelis ar savām nākotnes sabiedrību, dažādu vīzijām un ar estētiskām idejām. Tā. Es pateikšu tā, kā es to redzu. Varbūt tas ir naivi, bet vismaz tā es to redzu. Cilvēkam, kam interesē metafizika un pirmā filozofija, viņam romantismu tajā garajā laikmetā, tomēr vairāk pa gadsimtu, viņam tur, faktiski nekā nav. Viņš tur neko, tam, kas viņu interesē, viņš neko tur nevar dabūt. Tur ir visādas citas lietas, tur ir skaistas lietas, tur ir estētiskie virzieni, tur ir arī lieliski jūtu apraksti, tur viss kaut kas tāds ir, bet tādas nopietnas filozofijas tur nav. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man ir, skatoties tiem autoriem un pārskatot to viņu veikumu, pārliecība, ka romantismu kā ideju kopuma pamatā ir, tādas realisma epistemoloģijas noraidījums. Pasaule īsti nav pieejama vai ar caurmaņām, vai arī pat, ja ir pieejama, nekas, ko mēs no tās iegūstam, nav ne kaut kāds galējs rezultāts, nedz arī normatīvs, nedz arī objektīvs, nedz arī visiem kopīgs. Tu varētu piedēvēt šo kustību Kantam, kur gan daudz tajā laikā nebija lasījuši, bet labi, ne pa to, Un tad un metafiziku nevar uzbūvēt, ja nav epistemoloģija, nolikt uz pamatiem. Kā var vispār kaut ko zināt? Un netiec īsti tālāk.
Un romantismu laikmetam ir raksturīga jūsma un tāds liels apmierinājums ar šo stāvokli. Jūs skatāties, teiksim, to pašu Coleridge vai visus tos slavenos autors. Viņiem ļoti patīk būšana paradoksā. Coleridge vēstules, piemēram, ja? Ka viņš mēģina aprakstīt, kā viņš jūtās, un viņš tiešām gūst baudu no tā, ka manī ir pilnīgi pretrunīgas vienlaikus idejas. Viena man atziņa noliedz nākamo, un es to izteikšu to dzejā. Ja? Es vienlaikus ticu tam, bet arī neticu nekam no tā. Un viņiem patīk iestrēgt tajā paradoksa, it kā ko viņi sauc par radošumu. Ja? Un viņiem liekas, ka tur tieši no šī paradoksa tur rodās tā jaunā, kaut kāda tāda, es nezinu, īpašā filozofija, romantismu laiku filozofija. Un kas ir, teiksim, skatoties uz iepriekšējo ideju vēsturi, kas ir tas atšķirīgais? Atšķirīgais ir tas, ka skatieties, ja, ko mēs zinām par antīko filozofiju. Antīkajā filozofijā bija slavenie Elejas Zenona paradoksi, ja, ko visi zina, ja, par telpu, kā kustība ir iespējama, kā telpa ir iespējama, ja, kā pārmaiņa ir iespējama. Un viņi bija ļoti nopietni paradoksi un piesēdās klāt platonisti aristotelieši un uzbūvēja metafiziku uz to, ka ir jāatrisina šitie paradoksi. Tur nevar palikt jāatbild uz šiem jautājumiem. Tā uzbūvēja to ticamo metafizikas sistēmu. Tā, ka tā sistēma ir uzbūvēta, viņi sakārto. Jūtām vieta šeit, pienākumiem šeit, objektīvi tvērtais ir šeit, pasauli ir uzbūvēta šāda. Okay, tev ir sistēma. Un var teikt, ka cilvēki lielā mērā arī tas, ko viņiem māca, tā viņi dzīvo. Viduslaiku pieeja ir līdzīga. Ja? Tātad caur atklāsmu un teoloģiju nāca atkal jaunas problēmas. Ja? Dievu visvarenība, bet tāpat laikā ļaunums pasaulē. Un atkal ķerās, sēžās klāt, jāatrisina. Ja? Uzbūvē kaut kādu sistēmu, kā mēs uz to atbildam. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Un tad tā romantismu laikmeta tā lieta ir tajā, ka cilvēks laikam kaut kā tas vispār neapmierināja, un viņi tā kā visu šito noslaucīja, un vienlaikus saka, nevis mēs uzbūvēsim citas atbildes, jo šīs ir filozofiski nepārliecinošas, bet mēs baudām to stāvokli, kad atbilžu nav, un tad mēs tā kā ieskatāmies sevī. Tā es to redzu. Jā un nē, jo... Pēc Kanta romantiķi teiktu, jā, brīnišķīgi, jā. No vienas puses viņi visi taču priecājas arī par antīko laika filozofiju. Priecājās. Friedriša Šlegeļa lekcijas par antīko filozofiju ir, vispār ļoti labi lasāms. Bet viņi teiks, jā, jauki, bet vienkārši prāts spoguļojas pats sevī. Aha, jā, un pēc tam pats priecājas. Kā viss ir jau uzbūvēts. Viss ir, vai ne? Jā. Tikai aizmirst, ka viņš pats to sev uzbūvē šo ainu. Un ka viss ir pārāk gaišs. Šī prāta gaisma ir pārāk viss izgaismojas un lietas. Bet tad ne pat tas ir galvenais. Es domāju, ka tad tā romantiķu pašizpratne varētu būt tajā, ka viņi ir... ieguvuši zināšanas, kuras neceļās tā īsti ne no maņām, ne arī no prāta pašsevis tādas, tā kā apliecinājumi pašam sev par to, ka prāta struktūras atbilst realitātes pašas objektīvām struktūrām. Tas viņus nepārliecina. Nē, tur runa ir par drīzāk, tāpēc arī, ja tu teici bauda, bet es nezinu, es drīzāk teiktu šī vārda vietā bauda iztausta vai transcendentālās filozofijas ceļā iegūto, meta tādu refleksīvo līmeni, uz kura fona jebkuras atbildes ir tikai daļējas atbildes, gan par pasauli, gan par prāta dabu. Es gribētu teikt, ka tur ir tas suns aprakts, ja? Ka romantiķu pašu izpratnē viņi ir drīzāk metarefleksīvi pacēlušies pāri jebkurām iespējamām atbildēm, kuras savā atbilžu raksturā ir tikai daļējas. Ja? Tur ir milzīgi, arī Friedriša Šlegeļa spekulācijas Ateneum izdevumā par to, cik lielā mērā tas, ar ko viņi vispār nodarbojās, ir paša universa ironija. Tas ir nevis dzejnieku ironija, bet pati realitāte ir ironiska. Jā, papildinām, aizvien no jauna vēlreiz izstāstāmā, un šajā izstāstāmības nenoslēdzamībā tur vienkārši viņam rādās bezgalība.
Jā, tas nav noslēgts, izzināms kosmos un cauri. Kas arī parādās romantismu vispār tādā literārajā formā, jo iepriekš tiešām ir šie sistemātiskie traktāti, vienalga, vai tie būtu arī jaunlaika sistemātiskie traktāti, Spinozam, Leibnicam, Kantam, Wolfam, pirms Kanta un tam līdzīgi, kur tiešām ir principi, premisas, šis izriet, un tad veidojas tā prāta arhitektonika, vai ne, kā Kants to nosauc. Kamēr romantiķu gan filozofijā, gan literārajos tekstos ir šis fragmentārisms, eksperimentēšana dažādiem vispār žanriem. Programmātiskais fragmentārisms. Bet tur ir kaut kāda programma, vai ne, bet tā programma saka, realitāte ir tāda sašķelta, dīvaina, pretrunīga, interesanta, un tad labākais veids, kā to izteikt, ir nevis šajā sistemātiskajā izklāstā, bet fragmentos, domu druskās, aforismos, epistulārajā žanrā, vai ne, kur tad tiek ņemts vērā arī paša lasītāja kaut kāda radošā miedarbība ar tekstu, kurš tiek iedots, ka lasītājs pats saskaroties ar šiem fragmentiem, pats pielieto savu prātu, savu iztēlu un tad aizpilda tās tukšās vietas, kuras pats autors ir atstājis, pamets kā esmu. Bet tas ir interesanti, ka tu tagad aprakstot to it kā romantiķu darbu, 18. gadsimta varbūt sākumā, tu īstenībā vienlaikus apraksti arī tad, es nezinu, 20. gadsimta otrās puses franču filozofiju, tur arī šitais fragmentārisms, tur sējumiem. Tieši tā, postmoderno pieeju, vai ne? Ir vesela virkne pētnieku. Es domāju, ka Karls Bēlers ir savulaik sācis šo vēl 20. gadsimta vidū vismaz, man liekas, šo mēģinājumu palūkoties uz, teiksim, Žaka Derida arī dekonstrukciju kā tādu romantisma pēcdzīvi. Tieši tā. Bet tur ir atšķirības arī. Nē, tur nav. Tas ir viens pret vienu, mēs tur neko nepanāksim noliekot, vai ne? Un man aizdomas, tāda mana, kā saka, šī brīža darba tēze, saskaroties vispār romantismu, ka ar šo divu jēdzienu, veselu, protams, romantiķi rada veselu virkni dažādu jēdzienu un simbolu un tā tālāk tēlu. Bet ar šo divu jēdzienu palīdzību, tas ir ironija un jaunās mitoloģijas, var diezgan labi attēlot, kas pēc tam notiek. Ka viens no šiem jēdzieniem tā kā iegūst pārsvaru un tā ironija, romantiskā ironija vienā brīdī arī kļūst par dekonstrukciju, Bet, tas, es gribētu teikt, sākotnēji romantisma impulsi ar to nav izsmelti, Atgriežoties pie romantisma, tādas izziņas teorijas, mēģināt atrast kaut ko tādu vienojošu, tos vienojošos raksturlielums romantismā. Ierasti ir runā par romantismu kā pretreakciju apgaismībai. Tas nozīmē no apgaismības, teiksim, racionālismam, apgaismības uzsvaram uz prātu, uz lietu izzināmību, arī, bet ne tikai uz prātu, bet vienlaiks arī uz tādu apgaismības reduktīvo empīrismu, ka mēs ar pieredzi un eksperimentu palīdzību varam noskaidrot, kā darbojās pasaules mehānisms. Tad jautājums ir, ko romantiķi liek pretī tieši no izziņas teorijas perspektīvas, vai viņi liek pretī, iztēli, bet iztēle atkal ir kaut kas tāds, vismaz, kas Kantam iztēli tomēr cieši sajūgta prātu, vai ne? Prāts ir tas, kas iztēlojas, kas priekšstat un kaut kādā ziņā met to projekcijas priekš. Tad cita tas raksturlielums, kas īpaši parādās, piemēram, pie romantiķu teologa. Ja vajadzētu nosaukt kādu teologu, kurš strādā izteikti romantiskajā paradigmā, tas ir Schleiermachers. Schleiermacheram šī slavenā tēze par reliģiju, vispār ticību kā absolūtas atkarības sajūtu. Un kādu laiku tā ir, no vienas puses tas vispār ir modernās teoloģijas un protestantu tāda liberālisma aizsākums, bet no otras puses tas ir arī mēģinājums vispār raksturot šo romantisko laikmetu, jo Schleiermachers mēģina izbrīvēt ar šo sajūtas pacelšanu, izbrīvēt kaut kādu vietu, vispār reliģijai, kodai izbrīnam par visuma veselumu, par enigmātismu, ka tas viņam tas galvenais medijs ir sajūta. Vispār tādi sarežģīti jautājumi, jo vispār paskatās to pretstatu apgaismību romantismu, tie paši romantiķu konstruēts pretstats, ja pastās uz Augusta Vilhelma Šlēgeļa, Friedricha Šlēgeļa brāļa, šīm publiskajām lielajām lekcijām, tad tur jau viņš raksta, kad apgaismība vai ne vērsās pret
aizspriedumiem un māņticību un tam līdzīgi, bet varbūt paši apgaismotāji arī ir gan aizspriedumaini bijuši, un tagad vai ne romantisms nāks kā tas, kurš apgaismības aizspriedums, ja vispirms kritiski izvērtēs. Bet tā ir tāda kaujas pozīcijā nostāties, vai ne? Un teikt, mēs tagad radīsim romantisko kultūru, ieskaitot vai ne arī zinātnes, romantiskās zinātnes. Starp citu, es domāju, ka viena no romantiskā, ja vispār var runāt par kādu romantisko zinātni, tad 19. gadsimta dabas filozofijas gaitā tas, kas rodās, ir viss šīs psihonautikas, viss psihoanalīzes un tādas. Tas absolūti nāk no romantisma vokabulāra. Tas ir ļoti labs punkts. Psiholoģija kā romantisms. Jā, absolūti. Ar milzīgu ietekmi, ieskaitot uz šodien. Jā, tā tas ir. Tas pilnīgi tā tas ir. Bet, atgriežoties pie tā jautājuma, jā vai ne, mēs varam iedomāties šos jaunos cilvēkus, nevis, ka mēs mēģinām salikot abstraktas domāšanas sistēmas, bet viņi tajā laikā, vai ne, 18. gadsimta beigas, un tur viņi lasa pie Kristiāna Volfa, vai ne, ka pasaule ir izskaidrot, ja mēs izskaidrojam cēloņus. Ja mēs paņem kādu lietu vai procesu, izskaidrojam šī lietas vai procesa cēloņus, kā tā ir tapusi, viss mēs esam izzinājuši pasauli. Un tad Novēls saka, ja es tādā pasaulē vispār negribu dzīvot. Ja? Un tāpēc viņš raksta Heinrichā von Ofterdingenā, noslēgumā, protams, simboliskā nedaudz un tādā mākslinieciskā veidā, saglabāsim pasaules noslēpumu. Ja, tad romantisks uzdevums ir saglabāt pasaules noslēpumu tur, kur pārāk brīnišķīgi un steidzīgi pasaules izskaidrotāji radījuši jau vai neskaidrojumus. Un tie, kas rakstīja, interesējās vairāk par politiskajām teorijām, arī līdzīgā veidā iebilda pret slaveno sociālo kontraktu, ka tagad Loks, Ruso un Husara uzrakstījuši, ka visi cilvēki visiem noslēguši sociālo vienošanos. Un atnāk romantiķi dzējnieki, es ne ar kādu vienošanos neesmu noslēdzis un negrasos. Tādā veidā dzīvot ar citiem cilvēkiem sabiedrību. Un tāpēc nevēl tur Ruso arī kādā ziņā kritizē gan Hobsu, gan Loku. Viņam traktāts ir par sabiedrisko līgumu, bet Ruso ir tāds absolūti kaut kādā ziņā oriģināls un revolucionārs domātājs ar to, ka viņš saka, ka šis dabiskais stāvoklis pirms līguma noslēgšanas, tas ir labi. Ka tas cilvēks ir pliks, kā pats Ruso, ka viņš tur skraida pa tiem kalniem un lejām, satiek un varbūt nonāk satiksmē ar citiem cilvēkiem tādā bez apspiešanas vai dominēšanas, ka viņš ņem un plūc no tiem dabas augļiem. Tas ir tas labais, tas ideālais stāvoklis pirms līguma. Jā, es gribētu teikt, romantismi romantismā ir, bet, kā saka, visi romantiķi nav Ruso sekotāji. Jā, tur ir nedaudz, varbūt, jārekonstruē tas, kā Ruso drīzāk romantismu ietekmē pat nevis ar to dabisko stāvokli, bet ar to, ko varbūt varētu nosaukt par tā laika konvencionālās sabiedrības cita un alternatīvā dzīves veida ieviešanu. Tā, ka viņš tur lāčādas cepuri parādās, vai ne, un citas nekonvencionālas lietas dara Ruso darbu. Izdevējs vācu valodā gan teica, būtu labāk, viņš to nedarīs, jo tur tam pārāk daudz dažādu seku, nevis kultūrā, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvēs. Jo Ruso tā lielā apgaismība, ko viņš tur savus to pa savu acu atvēršanās brīdi, izkāpšana no dogmatiskā strupceļa, viņš sauc, bija aizmirsta Franču akadēmijas vai kuras akadēmijas jautājums bija, uz ko vajadzēja dažādiem intelektuāļiem piesūtīt savus atbildes, bija jautājums, vai šis modernais apgaismotais laiks ar saviem zinātnes atklājumiem un visu pārējo, vai tas ir cilvēks padarījis labākus. Un viņam tajā brīdī esot kā klaps nokritoši no acīm, viņš saka, ne pavisam cilvēki ir ar visu šo izsmalcinātību, ar visu šo arhitektūru, ar visu šo urbāno kafijas dzeršanu ir sliktāki palikuši nekā iepriekš. Un tad viņš mēģina atgūt kaut ko. Kaut ko. Atgūstot kaut ko, viņš konstruē aizvien jaunus šī cita pastāvošai sabiedrībai,
varētu teikt par tādus tā kā modeļus vai vīzijas vai tēlus, un šito gan romantiķi ir pārņēmuši. Ja cits un citādais tur ir pilns, ja tas tā kā šo jauno romantiķu, jauno cilvēku stāvēšanu uz šī, vēl neiepazītā, vēl nezināmā, bet vilinošā sliekšņa, ja, kad es stāvu kādas citas kultūras priekšā, ja, un tagad spēršu pirmo satikšanās soli, ja, es stāvu kādas nelasītas grāmatas priekšā vai tumšā meža priekšā, ja, un ieiešu tajā, un tur es visdrīzāk satikšu jautājumus kojām. Varbūt pat, man viena, protams, tāda tēze ir sarosījusies šajos pēdējos gados, kas vispār ir cita motīvs romantismā, un pēc viss šie runa par citu un citādo un svešādo un svešo, pēc tām arī 20. gadsimta gan filozofijā, gan visādās dažādās teorijās, sociālās. Tas viss arī, protams, nāk no romantisma, skaidrs. Jā, es varu par šo papildināt, jo, labi, mēs varam kritizēt varbūt romantismu, bet tas šī, cita vai svešādā vai tāda kurioza, interesantā atklāšana vai jaunatklāšana, un to varētu uzskatīt arī, priekš mums kā latviešiem, tas tāds svarīgs vispār ieguvums, jo, pareizi dažādi kritiķi norāda, ka nav tā, ka romantisms ir izgudrojis historicismu un interesi par vēsturi un fenomenu vēsturiskošanu. Kaut kas no tā ir jau, protams, pie sengrieķiem. Jau 18. gadsimtā tas pats Gibons raksta savu lielo Romas vēsturi un citu, un Hjūms raksta Anglijas vēsturi, bet ne jau no romantiķu, bet no tādu, klasicistu perspektīvā. Un kur ir tā atšķirība? Vismaz tā paša manis pieminētā Blaninga skatījumā, ja Gibons un Hjūms uz vēsturi skatās kā uz tādu morāles stāstu, viņi mēģina savus šīs 18. gadsimtās kaut kādas moralitātes un tikumu kategorijas ielasīt visos iepriekšējos posmos, un tad tur skaidri atrast kaut kādus savus sliktos un labos, tad, vismaz tāds Blanīgs skatpunkts, ka romantiķi mēģina šiem dažādiem vēsturiskiem periodiem un dažādām tur eksotiskajām kultūrām, pat arī uz zemnieku kultūrām, paskatīties kā uz kaut ko pašpietiekam no sevis, it kā no iekšpuses. Tur gan arī brāļi Grimmi it kā mēģina uz vācu šo vispār sāgu un teiku un pasaka pasaulī, kā paskatīties no iekšpuses, lai gan, protams, diez vai tas ir iespējams pilnīgi šis tāds neatkarīgais skatpunkts, bet vismaz romantiķi uz to pretendē. Jā, tādā ziņā tieši romantismu laikā izšķīst vēsture un vismaz teikt, tas cilvēks tās 1000 dažādās zvaigznēs, kā Augusts Vilhelms Šlēgels arī raksta, pareizi sakot, saka savās lekcijās, jā. Ja tas, uz ko mēs orientējamies, nevis viena saule, bet naksnīgais padebes ar 1000 zvaigznēm, kultūru un stāstu un teiku un mitoloģiju un filozofisko arī sistēmu un daudz kā visa cita, milzīgo, bezgalīgo zvaigžņoto padeves, šis zvaigžņu haoss ir romantisma mājas un tam līdzīgi. Krišjāni. Bet es to tēzi, manī sarosījusies tēze par to, ka viss šis stāsts par visdažādākā veida un pārņemtība ar citādo kā jaunu pieredzi, ko var iegūt. Kad principā tas ir, protams, mēģinājums šo tikšanos ar dievišķo, teiksim tā, to vertikālās attiecības, horizontāli izplest, Cits un citādais, svešais un vispārējais ir tikai, lielā mērā, vai aizstājēji, vai es nezinu, kā tad labāk to būtu nosaukt dievišķiem. Noslēdzot pēdējais jautājums jums abiem. Es zinu, Agnes skatās kritiski, varbūt arī skatos kritiski, bet nedaudz pozitīvāk uz romantismu. Ļoti. Jā, bet... Es uzskatu, ka telos ir antiromantisma kustība. Vismaz tik tāli, cik es tur kaut ko daru. Labi, bet tas jautājums ir tāds, ko mūsdienu konservatīvie savos centienos, rosinājumos var paņemt un mācīties no romantismu. Vismaz anglofonajā pasaulē Edmunds Bērks skaitās, anglofonā šīs konservatīvas un filozofijas tās tradīcijas tēvs, un viņi ir grūti ieskaitīti pie romantiķiem, galvenokārt tāpēc, ka viņš ir anglis un angļu konservatīvs, angļu romantisms notiek nedaudz citādāk, bet kaut kādas tur romantiskās tēmas, protams, parādās arī pie Bērka, tur vēstures un pieredzes un tautas kaut kādas kolektīvās gudrības novērtēšana un aizspriedumu novērtēšana, piemēram, tas parādās pie Bērka arī. Aizspriedumu kā priekšspriedumu un arī šīs kolektīvo zināšanu nogulsnes, kas ir izplestas sabiedrībā, nevis tikai atsevišķā intelektuāļa kārtā.
ka tāds lietas ir, un līdz ar to tas jautājums, Raivi, tev ir, ko mūsdienās konservatīvie savās pašreizējās cīņās var paņemt. Piemēram, tas, ko amerikāņi ir atklājuši, ka šis romantiķiem tik ļoti raksturīgais lielo vēsturisko personu kults, konkrēti Trumpa figūrā, tas ir iegūps jaunu elpu, jo iepriekš, 20. gadsimts, pēc otrā pasaules kara tas ierastais skaidrojums bija tāds, ka, vēsturi virza kaut kādi procesi, struktūras, zemstrāvas, nevis, kā šajā tādā vāciešu, es riskēju teikt vāciešu prizmā, ka vēsturi veido lielie varoņi, lielie cezariskie personāži, un tāpēc vispār šī vāca arī Leopolda Rankes šī vēstures tradīcija caur lielajiem karavadoņiem, lielajiem politiķiem, tad tā ir vairāk lielo politisko personāžu vēsturi. Amerikāņi šo atklājuši, bet, ko vēl mēs varam paņemt? Tur ļoti grūti nevis atbildēt uz šo jautājumu, bet atrast to pozīciju, no kurienes vispār, kā lai saka, to atbildi tā kā sagatavot, jo, mums tā kaut kā arī diezgan, es domāju, daudz saplūst viss, šis laikmets kopā, 20. gadsimts, agrīnais romantisms, protams, mēs paskatāmies, jo mēģināts rekonstruēt, to agrīno romantismu, kā to sākotnējo absolūto, tādu romantismu kustības, to epicentru, un tad tur bija daudzas versijas un paradigmas iespējamas, un tad dažas iespējas ir vēsturiski izspēlējušās un nonākušas, līdz tam 20. gadsimtam. Un mūsdienām arī. Un, tas kā saka, tad metodoloģiskā bāze tam, lai uz šo jautājumu mēģinātu kaut kā sagatavot atbildi, tur būtu diezgan jāpadomā. Es jau teiktu, vienu noteikti var mūsdienu konservatīvie no romantiķiem tomēr paņemt, un tepat nav runa par visām tām 19. gadsimta nāciju leģitimitātes un nāciju kultūras pamatojumiem, kas tapa, Es drīzāk būtu tendēts teikt, ka mūsdienu konservatīvie var neaizmirst par romantismā tik daudz piesauktajām, nevis vienkārši jūtām, bet tām dižajām izjūtām kā cildenais vai, cildenā un skaistā kombinācijas, par kurām romantiķi ir tik daudz rakstījuši. Tas mūsu ikdienu noteikti padarīs daudz vairāk līdzvērtīgu tam, ko Novalis domāja, kad Henrihā von Ofterdingenā runāja par pasaules noslēpumu saglabāšanu. Dzīves arī lielā mērā šīs izjūtas nenoplicināšanu. Es tā kā domāju, cildenajā vēl ir daudz resursu. Ko var paņemt? Man liekas, ka var atbildēt par romantiķiem līdzīgi, kā es atbildētu par pagājušā gadsimta, 90. gadu liberāļiem. Tad, kad Latvija ieguva neatkarību, tad liberāļiem bija ļoti liela ietekme, kas turpinās arī tagad, bet ir mainījusies. Ir ļoti daudz labu lietu, un nevelti, tādi cilvēki kā es ir arī savulaik tam piederējuši un ļoti daudz ieguvuši. Romantiķiem un arī 90. gadu liberāļiem ir ļoti laba gaume, tāpēc, ka viņiem ļoti interesē estētika, viņi ļoti daudz patērē estētisko produkciju, varētu teikt. Viņi izkopj savu estētisko gaumi, viņiem skaisti sanāk, kad viņi glezno, viņiem skaisti sanāk, kad viņi raksta dzēju, viņi atrod skaistus vārdus. Un tas ir nozīmīgi, tā ir estētiskās pieredzes bagātināšana. Savukārt, tiem racionālistiem, tiem kokainajiem, jo viņi nevar, viņiem tur kaut kādas krāsas jāsaliek kopā, nebūs tur, dārziņā jāsastāda puķis, tā lai būtu skaists raksts, tur arī nebūs. Tā ir cita veida vienkārši cilvēka izjūta, Bet vēl svarīgākais, mēs dzīvojam es priecājos, ka mums ir šī aplāde, mēs īstenībā varētu turpināt. Mēs dzīvojam laikā, kad šis viss jau ir noticis un šī ir daļa no mums,
tieši tāpatās, kā es vienmēr atkārtoju, to arī Krišjāna, mēs visi esam apgaismības bērni, mēs esam pēc Kanta laikmeta cilvēki, kas mēģina domāt, mēs esam pēc romantisma, pēc Gētes, pēc Wertera, mēs esam tā laika cilvēki. Tā ir vienkārši daļa no mūsu vēstures. Un ļoti palīdz to zināt, tajā atgriezties, par to pārdomāt un vienmēr ņemt vērā, mēs šajā sarunā līdz tam netiksim, bet varbūt arī kaut kādā brīdī tiksim, jo Jesejam Berlinam ir absolūti taisnība par to, manuprāt, ka romantiskais ētos, romantiskais skatījums uz sevi, romantiskais skatījums uz savām jūtām, uz mīlestību, uz erotiku, uz attiecībām, uz, piemēram, laulību, ir ļoti, ļoti dziļi ietekmēs to, kā mēs dzīvojam šobrīd. Pat, ja mēs sevi mēģinām tā kā atgriezt atpakaļ bezmaz viduslaiku domāšanā. Mēs to nevaram, jo mūs ļoti spēcīgi ietekmē viss šis milzīgais varenais mantojums, kurš ne tuvu nav tikai noraidāms. Ne tuvu, vai ne? Jā, un divreiz vienā un tajā pašā upē iekāpt nevar. Vai ne? Laiks plūst. Ar jums šodien kopā bija es, Krišjāns Lācis, Agnes Irbe, Raivis Bičevskis.